Esiet sveicināti, florbola draugi! Pieslēdzamies Valmieras olimpiskajam centram, kur pēc dažām minūtēm sāksies LV Florbola līgas pusfināla sērijas 4. spēle starp Florbola klubu Valmiera un Talsu novada sporta skolas Krauzers vienībām. Šīs sērijas karstākais spēlētājs, ieskaitot 2 vārtus un 2 piespēles iepriekšējā spēlē, un arī tagad tieši Andrejs Ščerbergs ir tas, kas gūst vārtus. Nospēlētas viennieka 4 minūtes un 2 sekundes, un cīņas relats atklāts 1-0. Pirmo reizi kapitulē arī Kalniņš. Būtu šāda pārliecība, Valmiera praktiski visu laiku ir spiest atrasties iedzinējos, un te jau bija ļūņi par savu titulu aizstāvēšanu. Piespēle pa gaisu, Lauga 1-1, seko ekstra piespēle, un bumbiņa ir vārtos. Bumbiņa ir vārtos, nedaudz izslēdzās Andrejs Ščerbergs, iespējams gaidīja tiesnešu Svilpe klusē, un brīdī, kad nospēlē vāja piespēle Ričarda Eglīša izkladinā, atkal Talsi pārķer bumbiņu, ātra saspēle, un bumbiņu ieceļ vārtos. Māris Bergmans 2 reiz šajā epizodē neveiksmīgi nospēlē Ričards Eglītis. Spēlētājs, kuram pilnīgi noteikti šī sērija pašlaik nav ar pluszīmi. Arī 3. spēlē viņš sāka cīņu, pēc tam 3. periodā jau palika Valmierai milzu grūtības ar vārtu klubiem, bet tik līdz izdodās iemest un kaut kādas cerības stariņi sāk parādīties, tā uzreiz paši Zibenīgi ielaiž, un te ielaiž Zibenīgi pat 2 reiz, un rezultāts jau 3-1. Andrejs Ščerbergs, kurš gan cits, ja ne viņš ir tas, kurš atkal met bumbu vārtos, un viņa piespēle Balodis, un Broks pārķer bumbiņu. Broks, kārkliņš metiens, un kādā veidā Siliņš atvaira. Dragovskijs, Putniņš, apspēlē Putniņš Siliņu un dabū bumbu vārtos 4-1. Ļoti negaidīts vārtu gūms no Linārda Putniņa puses. Tur, principā, jau saimnieku 3. piecinieks. Tas arī dod rezultātus. Laukmanis pārķer bumbiņu. Laukmanis vēl vien piespēl Škutānam, un atkal ir pilnīgi brīvs. Talsu spēlētājs atkal nav aizsardzībā Valmieras komanda, un viens ir saplosījuši Valmieras aizsardzību, un vārdsargu negrib nevienā no šiem vārdu zaudējumiem vainot. Vienīgi perioda izskaņā, kad Linārds Putniņš bija precīzs, tad gan viņu iespējams varēja vainot. Vai tagad būs viss Kalniņam pēc Jāņa Ragovska precīzā metiena. Pārķer bumbiņu. Un Gvidman nesanāk metiens. Vēl vien piespēl uz vārtu priekšu, un vēl vienreiz netrāp vārtos. Varbūt Gvido Lauga, bet ar viņu rezultīvi tomēr tik un tā ir izrādījies par maz. Tikmēr atkal briesmās pretinieku vārti, un Adrians Spunda 7. reizi liek Kalniņam meklēt bumbiņu savu vārtu priekšā, un atkal moments no nekā. Šoinambergs gan Grahoļskis. Abiem ir dot iespēju uzspēlēt. Un ir bumbiņa vārtos. 3. virknējums arī atved vārtus. Un Georgs Māziņš ir tas spēles gaids diezgan bargs sots. Valmiera ņem nost vārdsargu uz pēdējām 10 sekundēm, spēlē 6 pret 4, vai to izmantos Adrians Spunda? Jā, iemet bumbiņu tukšos vārtos, panāk 8 pret 2. Skaitliskajā mazākumā, jo perioda izskaņā noraidījumu nopelnīja Dilans Kronentāls. Tas gan netraucēja Talsiem iemest bumbiņu pretinieku vārtos mazākumā. Tagad gan vairākumā arī 15 sekundi. Visticamākais, kad valmierieši vairs tagad tāda. Vēl viens vārtu gūms, Ričards Rībā. Tikko gribēju teikt, ka visticamākais, ka Valmiera tagad var spēlēt. Pašām ir bijis noteikuma pārkāpums. Līdz ar to palika pie sākotnējā lēmuma, kad nekas nav bijis, bet te iespējams tiek aprautas kārtējo reizi Valmieras cerības uz izglābšanos.
pretuzbrukums un Rudolfs Niedrājs. Viens jau varētu būt stabils izlases dalībnieks. Un vēl vienreiz tāls pārķer bumbiņu un bumbiņu vārtos iestādā Matīs Jorens Švedenbergs spēlē. Viņš salīdzinoši nedaudz ķer galvas visi Talsu rezervisti. Nu, metiens tiešām izcils. Varbūt šī ir pēdējā spēle, kad viņam ir teoretisks izredzes kļūt vēlreiz par Latvijas čempionu pamatlaikā. Un vēl viens vārtu guvums. Šoreiz nav ko apstrīdēt valmieriešiem. Piespēle uz tālo vārtu stābu. Dilana Kronetāla izpildu. Švedenbergs. Zuliņš. Neizdodas izlausties starp diviem pretspēlētājiem. Un vēl viens vārtu guvums Danielam Urbanovičam. Varbūt maz spēlē, bet Viļums neizskrien vienatnē pret Siliņu. Pēc tam metienu izdara Broks. Vēl vienu cīņu un būs soda metiens uz Talsu vārtiem. Trešajā periodā iesaistījies šajā sērijā Viļums vai Siliņš. Viļums un bumbiņi ir vārtos 6-11. Finālā, bet mums vēl pēdējās 5 sekundes. Siliņš met bumbiņu tālu uz priekšu. Švedenbergs Škutāns, nu spēlētāji, kur ļoti gribētu tikt pie vēl kāda vārtu guma. Viņiem tā nav ikdiena, bet šodien abi divi atzīmējās ar precīziem metieniem. Bet Talsi var līgsmot 11-6.